Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Ritma meistari no Jūrmalas. Jāni, tu pats pamanīji, ka tu arī biji uz skatuves. Tā kā interešu konflikts varētu būt, vai ne? Ko, tā nevarētu būt? Nu, nezinu. Nezini, jā. Reku, pagājušo reizi mēs jau iesākām runāt. Kā ir, man ir tīri interesanti, vai jums ir jau kādi darbiņi piedāvāti, jūs kaut kur esat uzstājušies? Nu, it kā vēl neesam, bet ceram, ka būsim. Tas ir pēc atlases un līdz šodienai nav nekas bijis, ja? Nu, it kā nav, nē.
Vienkārši es uztraucos par to, vai jums pasniedzēji jau maksā vai nemaksā. Ja jūs atceraties, ka mums bija tāda saruna, ka viņi jums nemaksāja, vai ne? Nemaksā, nē. Mēs jau teicām, ka mēs vienkārši domājam citiem prieku, mēs nedaram to par naudu. Viņai par prieku tieši tā. Tā, kuram tagad? Labi, Jānis, lai vēl raksta. Jāna, lūdzu, tavs komentārs. Jā, prieks liels jūs atkal satikt, visiem čau. Un īstenībā, jā, liels ir prieks, ka jūs esat ļoti pārdomāti tālāk attīstījuši savu priekšnesumu, ka jūs neesat aizmirsuši, ka bez glāzītēm un bumbiņām ir arī jūsu plaukstas pirksti sejas, kuras arī darbojās mīmika līdzi, ka ir bumbas un visādi citādi elementi. Un tas tikai nozīmē to, ka šis žanrs arī jūsu izpildījumā var attīstīties vēl tālāk un vēl jaudīgāk. Ļoti labs priekšnesums, maleči. Paldies, Jāna. Agri, lūdzu, tavs komentārs. Daudz labāk. Maleči, jūs esat spēruši lielus soļus uz priekšu, un es atkal analizēju to, kas ar mani notika. Jūs man paņēmāt ar savu priekšnesumu, un man ir atkal vajadzīgas rokas, lai man poberzēt vaigas, lai man bišķitiņi atklājas tos vaigu muskultūru no smaidīšanas. Jūs izprovocējat man to. Paldies! Paldies, Agri! Jāni, lūdzu, ko tu saki par jūsu kopējo priekšnesumu? Es tiešām esmu pārsteigts, ka izrādās vēl 8 cilvēki māk dziedāt tieši tāpat, tā kā kosmos, jums skan tieši tāpat, tas ir brīnumaini, un mutes neplātot pat, un skan, un viss notiek. Man patika, varbūt nedaudz pa garu, varbūt nedaudz pa garu tā kosmosa daļa īstenībā, bet tā dziesma man tā likās, ka tā kosmosa daļa varēja būt druski īsāk. Labi, jā. Bet dziesma ir ļoti smuka un īstenībā ļoti forši, ka viņi varēja arī noskanēt, un jūs izskatījāties ļoti labi. Man ļoti patīk tās trubas. Tās trubas tiešām ir viens fantastisks instruments, ko es iesaku jums turpināt apgūt, un tur var, kādas tur lietas tik nevar izdarīt. Un jūs 2 beatboxeri, vispār, un meiteni beatboxers un puika, super. Jā, forši, paldies. Tātad, grib kāds nevis kaut ko ātri pateikt žūrē pa komentāriem? Paldies, protams, par komentāriem. Šeit es domāju, ka bija patiešām daudz labākas emocijas nekā bija pagājušo reizi atlasē. Arī no skatītājiem. Un es arī tiešām gribu pateikt lielu paldies mūsu skolotājai, kura ieguldīja savu darbu un savu laiku, arī dažreiz pat kavējot savus darbus. Un tiešām liels paldies un vēlreiz aplausi viņai. Kā maziet dod, vai ne? Bet līdz ar to, Agri, 10 sekundes tavai zvaigznei. Ja šitie jaunieši iemācīsies vēl dejot, tad mums būs Lieliski! Tad mums būs savi stompi. Cerēsim. Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Es esmu tikai un vienīgi par talantu dažādību Latvijā. Paldies, Jāna! Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei. Un es esmu pamanījis, jo talantīgāki cilvēki, jo Dainis tuvāk viņiem mēģina piestāties. Kaut ko aizņemties. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.